Jo man vienu brīdi pašam personīgi, kā šīs valsts pilsonim, es nevarēju saprast, kā tu mums iet kā Lietuvā, Igaunijā. Es neko nesapratu, man likās, viens saka slikti, viens labi, un tu tikai tā kā tāda zivs, tāda platīt mutu varēja, jo es neesmu katru dienu kā šiekumi pie cipariem, tādiem kā valsts makroekonomiski iet un tam līdzīgi. Un tad es sapratu, ka būtu forši, ka būtu kaut kas, kur mēs redzam. Tas tā kā apmēram tu brauc pirmajā formulā, ja tu jau vari stūrēt, vari ņemties, vari cīnīties, bet ja tev nav kaut kādu mēru instrumentu, lai nesmu cik te vēļi, kas tev kā, tu neko nevar izdarīt. Un man šķiet, ka beidzot mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu arī pieprasīt tiem politiķiem, kuri būs tagad uz strīpas vēlēšanās, lai mēs varētu precīzus solījumus, nevis solījumu. Man visbriesmīgākā diena bija, kad es juku prātā, bija tad, kad bija pa Stambulas konvenciju tā ņemšanās. Jo tajā paralēli bija budžeta pieņemšana. Neviens par budžetu nerunāja. Visi domāja tikai par Stambulas konvenciju. Es to negribu vairāk. Es negribētu tādas lietas redzēt. Es gribu redzēt perfekti, kā mums iet, lai mēs varam vērtēt valsts vadītāju, lai mēs saprastu, kur mēs esam vāji, kurš te riepas nemaina laikā, kurš te neizdara tam līdzīgi. Tad mēs labi dzīvosim. Ja mēs to nedarīsim, tad tas būs tāds blā. Līdz 15. Saeimas vēlēšanām ir palikuši 3 mēneši. Kur esam šodien? Tātad, ja es gribu par kādu spēku balsot, man ir jāsaprot, ko tas spēks izdarīs, ko viņš piedāvā, vai vismaz jāredz, atvērt viņam viņa programmu ekonomisko un izlasīt. Vai viņš saprot, vai viņam tas ir svarīgi? Vai saprot, jo man visvairāk krītas, nevēl pateicu, vai Stambulas konvencija vai nē. Es atceros, kādreiz mēs davu neatkarību, tad latvieši pret krieviem, tad tie pret šitiem, tieši, un nevienā vietā mēs nerunājam par ekonomiku. Nekad nav runāts par ekonomiku. Neviens cilvēks nekad nav savilcis to, ka varbūt viņam būs rītā 22% pievienotās vērtības, noliksim 23%, ja mēs visu laiku turpināsim aizņemties. Jo te vēl viens cipars, cik mēs aizņemamies pēc tam būs. Ja? Kā tas var būt? Tāpēc mums kaut kādā veidā tas iedzīvotājs jāpiespiež, jāinteresē, domāt, lai viņš domā par savu nākotni. Kā viņš domās? Tas politisks partijas, man liekas, tas visvienkāršākais, kas būtu, ir apmēram parādīt. Ja es izdarīšu tādas reformas, tad man būs tik un tik naudas, vai man būs mazāk naudas, kas pensionāram, kas tā būtu. Tas, protams, izklausās. Bet tās partijas runā par pabalstiem pārsvarā, nevis par to, kā pelnīt vairāk. Kā pārdalīsim valsts budžetu, vairāk varēsim pabalstīt. Ka nekād vēlētājs nav tajā pat ieklausies. No sākuma es atceros, ka sākotnēji visi domāja par frizūrām. Vai būs laba frizūra, vai es balsošu par šo frizūru vai par otru. Tad, kā es teicu, krievu latviešu. Tālāk jau aizgāja. Tagad jau ir kreisie labīgi, man liekas, tas tuvojās jau kaut kas tāds, bet vēl nevar zināt. Bet faktiski es to nesmādēju savu valsti, es mīlu savu valsti, un es nekad nenoniecināšu savu valsti, bet acīm redzot, tāpat kā bērnam, viņai jāaiziet kaut kādai stadijai, līdz iegūst kaut kādu izglītību caur saviem puniem. Un šis grafiks mani personu padara, visu šie, ko mēs līdz šim redzējām, padara naidīgu un pieprasošāku.